pateiksim, ka mēs braucam apakaļ. Un te ir 1600 būs. Viss no augšas redzams, ļoti skaisti. Kā saka, no lejas neko nevarēja pārredzēt. No augšas te pārredz beidzot Šveici. Papardzieti. Man papardzieti terasē arī ir. Jā. Tur redzēji terasē? Podā. Terasē tev vajadzētu. Jā. Šeit ganās govis, vidējās fermas ir. Tikai neredz nevienu govu. Trase, te riteņiem ir ko gonko. Riteņu trase iet uz riņķi. Tur tālāk ir Zibens pērkons, bet pie mums nav. Te auss aizcertās ciet, man aizcertās. Tā aizcertās? Attaisīju jau. Redzi, kādi. Redziet, leja visa aizaugusi ar kokiem. Paša kalna galota visa tīra. Tīta kā bērns. Bērns, jā, bet pazīk kāds maz. Šāds, zin kāds bērns redzējuši tos bērns? Jā, bet es viņu redzēju, zin kura? Tikai Sibīrija šāds maziņus tievs. Latvijā liela, resni gari. Šitādi mazi tievi Sibīrijā tikai redzēju. Un tagad otrā reize Šveicē redz. Oi, cik smukās skonu var redzēt no augšas. Visu var redzēt no augšas. Te ir tā temperatūra kā 10 grādi. Tas nav šubas. Šubas mums nav. Nosalsim abi divi ar mammu. Bet cerams, ka nenosalsim, jo mamma teica, ka uzbraucam augšā, apgriežamies, braucam lejā. Un tāds mums pārbrauciens. Bet sēro tiešām. Ļoti skaisti. Tas dzīvē vienreiz jāizbauda, mīļie. Kad tad vēl? Un tad brauksim uz augšu tur. Kad tad vēl? Ja tur lejā pirmais ir 500 metri, tad ir 1000 un tad iet augšā 600 metri. Jā, šeit visi vērsti, nav neviena egle. Redziet, vērsti te vien ir.